Ja tu gribi zobirsti, kas ir tikpat vienkārši kā āmurs, bet zobus iztīri izcili, tad šis iespējams ir tavs nākamais pirkums. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Uz šo brīdi esmu personīgi testējis jau vairāk nekā 70 dažādas elektriskās zobu birstas. Esmu redzējis visu, no lētākajiem budžetu variantiem līdz dārgākajiem kosmosa kuģiem. Šodien mēs izjauksim pa detaļām pašu bāzes modeli Philips Sonicare 2100 sērijas birsti, lai saprastu, vai šī uzsvarīgta ir tavas naudas vērta. Šī birsta ir pieejama 4 krāsās – baltā, rozā, zilā un melnā. Instrukcijā ir rakstīts, ka motors veic līdz 31 000 kustību minūtē. Vai tas nozīmē, ka tā ir 2 reizes švakāka par citiem, kur rakstīts, ka ir 62 000 kustību minūtē? Nē, jo izskatās, ka Philips atkal maina veidu, kā viņi skaita sariņu kustības. Agrāk Philips teica, ka viņu zobbirstas spēja veikt līdz 31 kustībai minūtē. Tad nedaudz izmainīja mārketinga tekstus un jau sāka rakstīt, ka zobbirsta veic līdz 62 000 tieši sariņu kustību minūtē. Un šobrīd izskatās, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie 31 000 motoru kustībām. Kāpēc, Philips? Kāpēc visu laiku jāsarežģīja tik vienkāršas lietas? Pilnībā uzlādēta birstas spēja strādāt līdz aptuveni 14 dienām, uzlādējis ar USB staciju. Arī šim modelim ir 2 minūšu gudrais timers, kas ik pēc 30 sekundēm dod ziņu, ka ir laiks tīrīt citu zobu zonu, un pēc 2 minūtēm zobu birsta pati izslēgsies. Zini, kas man patīk visvairāk? Šim modelim ir rievots korpus, un tā reāli labi ieguļās rokā. To ir viegli turēt, un tā neslīd ārā. Tai ir tikai viens standarta tīrīšanas režīms un 2 intensitātes līmeņi. Viss notiek ar vienu pogu. Ieslēdz, izslēdz, nomaini jaudu. Viss pavisam vienkārši. Un ziniet ko? Te nav nekādas aplikācijas un nevajag arī. Ieslēdzam birsti, iztīram zobus un viss. Katru jaunu modeli mēs testējam mūsu spīdzināšanas testā, lai pārbaudītu to izturību. Metām zobbirstu pret zemi no aptuveni 1 metra augstuma 3 reizes. Zobbirsta izturēja un tai nekas nenotika. Kā nākamo veicām ūdens testu. Zobbirstu ieslēdzām un iegremdējām ūdenī uz pilnām 2 minūtēm. Tā joprojām strādā. Pats galvenais – pārbaudījām, kā tā noņem aplikumu no zobiem. Sakožļāju aplikuma detektoru tablets, kas iekrāso aplikumu uz zobiem tumši violetā krāsā un kārtīgi iztīrīja zobus ar šo birsti. Rezultāts – teicami noņemts aplikums. Šī uz šo brīdi ir pati lētākā no Philips Sonicare zobu birstēm. Tās lielākais pluss noteikti ir tās rievotais korpus, ko ir ērti turēt rokā, un tās ļoti vienkāršā lietošana. Lielākais birstas mīnus, ka lētumam ir savas sekas, un šajā gadījumā ir noņemts nost spiediena sensors, kurš agrāk bija pilnīgi visiem Sonicare modeļiem. Ja tu mēdz pārāk spēcīgi tīrīt zobus, tad šī birsta iespējams nebūs tev piemērotāka, un tev jāiegādājas nākamais, kas ir 3100 sērijas modelis, kurai jau ir spiediena sensors. Šī birsta ir domāta cilvēkiem, kas grib jo vienkāršāk, jo labāk. Aktuālo cenu un īpašos piedāvājumus tieši šai birstai meklē linkā aprakstā, kas ved uz mūsu internetu veikalu. Visi produkti jau atrodas pie mums veikalu plauktos, kas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas nedēļas, līdz to saņemsiet. Iegādājieties un saņemiet uz savu izvēlēto pakomātu jau drīzumā.